Andra Kiviča raidījums No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču. Jaudīga saruna, konkrēti jautājumi un konkrētas atbildes. Šis ir tapis pateicoties kredītu apvienošanas ekspertiem Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmu. Vairāk par atbalstītāju meklē interneta vietnē lkpp.lv. Atkārtoju vēlreiz. lkpp.lv. Jā, mīļie draugi, jūs ekrānos No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču. Šodien pie manas ciemos ir Armands Simpsons, ka mēs visi pazīstam no Superbingo, no pasākumu vadīšanas, cīņu šovu vadīšanas, darbošanās, kaut kur daudz redzēts un tā tālāk. Paldies, ka atradāt ceļu uz mūsu piecīgo programmu. Es jau to teicu, ja tu man esi uzrakstījis, tad es tevis neatteikšu. Malacis, vecīgi, tāpēc, ka es arī nekad neatsaku. Es esmu bijis vecīgi tādos podkāstos, kur ir 12 abonenti un vidēji 6-7 skatījumi, bet es eju. Ja kāds grib parunāt, es aizēju. Jā, bet tu jau atkal, ja tev nebūtu savs raidījums, savs podkāsts, savu runāšanu, nu kurš pie tevis nāktu? Nu viens, sēdāt mājās un bakstīt degunu. Arī. Pat to es daudz nezinu, kad ir tādi cilvēki Latvijā, varbūt es esmu viņu skaitā, kuram ir podkāsts tikai tāpēc, ka ir iespēja kādu parunāt. Vai ne? Klausies, es tā pa tevi domāju šodien visu dienu. Es domāju tā, ja es pareizi saprotu, tad tu esi 30 gadus attiecībās ar savu skolas laiku mīlestību. Jā. 30 gadu attiecībās, tu esi viņu bildinājis, tu esi viņu aprecējis kopā 30 gadus. Piedzimuši 4 meitas attiecībās. Un īstenībā absolūts tāds paraugs sabiedrības acīs, citi apprecās, bet bērni nav, vai tur viens bērns, vai izšķirās, vai kaut ko, vai apprecās ar kaut kādu 7. sievietes. Es nezinu, tas nav svarīgi, bet tad skolas laika. Jā. Un kā man no malas tas viss izskatās, es noklausījos to podkāstu pie tā psihologa čaļa, kā viņi sauc, un arī pie Elbakjana. Un es no malas pirmais, ko pamanīju, es nezināju, ko tas precējies un vispār ko, bet es pamanīju, ka es pēkšņi iemučīju savu kaut kādu baigi augsto dzīves standartu. Ja es saprotu, jums bija ļoti laba dzīvesvieta, tur skaistām mēbelēm, milzīgs džips, tagad es biju namot ar ko. Un es skatos, kā tas Armands Simpsons visu laiku rukā. Viņš visu laiku močī un rukā un pelna un nenormāli strādās. Bet ģimene un bērnu un jārukā un jāmočī un tā. Un tagad, kas man izbisīja ārā, ka es aizēju uz Rimčiku, stāv pie kases, un tur ir kaut kāds žurnāls, un uz vāka ir tavs dzīvesbiedri, kas saka, kad tādā īstā mīlestībā mūža garumā līdz galam netic, un tādā garā, un man kaut kā tāda škroba parādījās Džeks visu laiku ir močījis, vaiprātīgi rukājis, uzturējis visu lielu ģimeni. Un tagad, kad, piemēram, ir problēmas kaut kāds tur sākušās, es saprotu, ka 22. gadā, ka Krievs iekāk runā, pēkšņi viņš vairs, tas jau tā kā ir uz jautājumu zīmes viss. Nē, ko tu par to domā? Andri, nav tā skaidrs, ka, zin kā, ko man tur stāstīt, tā dzīve nav nekāds sarkaņu magoņu lauks, ne, un baigā šokolāda ievārījums un krējums, skaidrs, ka ir draugšs slējas, bet mēs esam kopā joprojām. Lai vai kā, un te ir gan tāds liels patiesībā pārbaudījums, un tas jau nav tikai mums, vai man, vai tev un jums, tas ir ļoti daudziem. Tie, kuri dod viens otram jāvārdu, tur ir tāda tipa nenozīmīga rindiņa, ja, bet tāpat laikā viegli aizmirstama, ja, priekos un bēdās. Jā. Tā kā prieki, tad visiem viss labi ir. Tā kā viss baigi forši. Tā kā ko mēs tur, ja? Tad, kad tev ir ļoti labi, arī pēc tu savas pieredzes var spriest, draugu mums netrūkst, ja tos vispār var saukt par draugiem. Ja? Tas pats Dinamo laiks, da jebko mēs varam patiesībā ņemt. Ja? Arī attiecības draugu starpā beidzās kad? Tad, kad parādās papīru, nezinu, ar 1, 2, 3, 4, 5 nulēm nauda. Ja? Un skaidrs, ka tas ir ritīgi liels izaicinājums. Tas ir ritīgi liels izaicinājums. Un te tagad ir tas lielais jautājums. Tas ir priekās un bēdās līdz mūža galam, vai tas tomēr ir tā, kā mums ir izdevīgāk? Jūs jau esat, man liekas, 4 reizes pārtērējuši to termiņu vidējo. Jā, tas ir tā. Bet principā, tu teici, ka sākās bēdas. Un tagad jautājums, kur ir bēdas? Tā tad nav bērnu nāve, nav nevienam no dzīvesbiedriem vēzis, nav
kaut kādas ekstremitāšu amputācijas, kaut kāds drausmīgs, šausmīgs zaudējums. Tu zaudēji darbu, Rīgas Dinamo, tu biji galvenais menedžers, tu faktiski biji kā ģimenes loceklis cilvēkiem, un īsti skaidrs man tas nav. Tas ir, piemēram, ja tu esi jūties tajā Dinamo tā kā ģimenē, un man arī dzīvē bijuši tādi zaudējumi tādi, ja, kad es domāju, ka šitie visi savēji, un nedēļ kār, bet dēļ citiem iemet. Tas, manuprāt, nav tāds trigeris. Es zinu, cilvēks, kas ir atnākuši mājās un koridorā mamma karājās striķī pakārusies. Es esmu zinu tāds zēns, kur no rīta mīlējās ar sievu, un viņa teica tiem saviem vīriem, es tev ļoti mīlu vairāk par visu pasaulē. Un viņš atbrauc vakarā no darba mājā, un nav viņas, nav nevienas mēbeles. Tātad no rīta jau bija sanāks, ka būs veči pakaļ savākt visu. Nav nevienas drēbes, un džeksēš pilnīgā fucking autā. Šeit beidzās hoķu komanda. Nē. Tas nav tas. Tas ir tikai, tas bija, kā tu teici, tas ir katram savs triggers. Varbūt tas bija mans triggers, tam mēs tikām pāri. Un te gan ir tā bēda, tā bija mana lielā bēda, bet man Iveta jau visu laiku bija kopā ar mani. Pateicoties viņai, es vēl varu staigāt un dzīvot un elpot un nākt ciemos un strādāt un darīt visu, ko es esmu darījis. Iespējams, vēl ar lielāku jaudu. Tur ir tā bēda, kur viņa bija līdzās visu laiku. Un nav jau runa par viņu. Runa ir par mani. Un tā runa ir par to, ka tagad būs tas lielais blieziens, kāpēc, teiksim, arī, vai man bija patīkami, ka bez manas saskaņošanas, teiksim, stāsta, kā man iet. Man iet labi īstenībā. Tas, kas ir bijis, tas ir bijis. Pie tā es visu laiku strādāju. Kārmans ir joprojām ar depresiju, bet viņš ar to prot sadzīvot. Jā, tas tā arī ir. Piedod, es tev pārtraukšu. Es runāju ar vairākiem cilvēkiem par tevi. Viss, kā viņi saka, vai tev tas nepatiks. Viņi saka, vai viņam ir kaut kāds deals ar veselības ministrijas kaut kādu depresijas nodeļu, vai viņam ir kaut kāds deals ar Big Pharma. Viņš vispār neizstās pēc depresijas slimnieka. Viņš tik svabadi, brīvi un pat jautri par to runā. Vai paprasti viņam uz kādām zālēm viņš, vai arī kaut kāda valsts institūcija. Pasaka, Latvijā daudziem večiem ir depresijas, tad paņēma izbīdīs Simpsonu priekšā, kurš varētu par šo problēmu runāt, jo Armāns neizstās pēc depresijas slimnieka. Viņam nav slima cilvēka acis. Mīmika, viņš nerunā kā depresijas slimnieks, viņš par to runā ļoti viegli, pat mazliet jautri un var iesmiet. Tas, ko runā cilvēki, viņi netic. Labi, katram ir savs. Viņš Pelbakian izstās 5 reizes labāk nekā tad, viņš bija vesels. Jā, labi. Katram ir savs viedoklis. Katram ir tiesības uz savu viedokli. Absolūti. Bet nē, man nav nekāda... Kur tas ir? Man nav nekāda līguma ne ar vienu, nē. Ar sevi. Jo parasti mēs zinām depresijas slimnieks. 2 meitenes pazīst personīgi. Ar viņām bija tā, ka viņas, piemēram, es neiztēlojos, kā viņas varētu vispār pasmaidīt. Viņa klātbūtnē īstenībā atrasties bija neomlīgi, jo tur bija tāds skumju un bezcerības mākonis, kāds no tevis nevēsmo. Anne Sūda, tagad muldi. Es biju viens no pirmajiem pie tevīm, manuprāt, pirmās bedres vienā no posmiem. Mēs vēl sēdējām Dzirno ielas studijā. Tad jau bija komisāts. Tas jau bija pakaļā. Un tad man bija ļoti neērti ar tevi runāt. Es runāju, bet es reāli slēpos. Es absolūti slēpos, un tu nezināji, kas manī tur iekšā darās. Es runāju tur tā, pieskaroties kaut kādām tēmām, mazliet tur uzmanīgi, ka nedod Dievs, tu uzzināsi, un tu vēl kā cits uzzinās, un tad pilnīgā pakaļā būs, ka tagad tiešām ar mani, nezinu, kaut kas absolūti nebija kārtībā. Absolūti nebija kārtībā. Es biju tur, un mēs ar tevi tikāmies, un tu tādu biji sastapis. Bet tā lielākais ir tas, ka es gribēju saprast, kas man ir, un es līdu ārā no tā visu pasākumu. Ja? Un atkal atgriežoties pie tā, ka jā, es nevaru 100% apgalvot, un to doktori arī man nesaka, ja, ka mēs no depresijas nekad netiksim vaļā. Mēs ar viņu vienreiz esam sadraudzējušies, mēs ar viņu dzīvosim visu mūžu, tikai jautājums, kā mēs ar viņu sadzīvosim. Šobrīd man ir zināms, kā ar viņu sadzīvot. Es nevaru būt nekāds pārgudrais. Un kāpēc es nāku un runāju un stāstu bez nekādiem aizspriedumiem, kauna sajūtas vai bailēm, ja? Es neesmu nekāds supervaronis īstenībā. Daudz par to sāku. Es tā neuztveru, kaut gan man varbūt jāsāk ieklausīties, ja? Par to ir jārunā. Tā ir nenormālākā problēma, jo tālāk, jo dziļāk mežā, jo vairāk malks, un šajā gadījumā mēs iebrauksim tādā tūtā ar šo visu pasākumu. Tikai un vienīgi, ka katrs sēdēs savā skafandrā aizslēgtajā būrī no iekšpuses un nelaidīs nevienu klāt, būs baigā pakaļ. Nenormāli, bet tas ir saprotams cilvēks. Es saprotu, kāpēc tas tā ir. Es šodien par to domāju, tāpēc, ka mēs dzīvojam ārprātīgā, totālā melu sabiedrībā, kurā katru dienu notiek teātris. Man baigi patīk viens Instagramā posts, kur viena sieviete turēja rokā plakāts viņa malā. We all deserve
an Oscar for pretending that everything is okay. Mēs visi esam tādi aktieri, tēlot, cik viss ir labi un kādā viss ir kārtībā, ka, principā, ja tu pasaki, kā tu jūties patiesībā, un arī es esmu piedzīvojis savā dzīvē, ja tu esi tāds, kas tu esi patiesībā un runā to, ko tu izkrīt ārā no šī teātra. Viss, un tu esi tā kā atstumtais. Bet par to mēs runājām. Tad, kad tev ir labi, tev draugi ir tikko redz, ka ar tevi kaut kas nav ok, un nedod Dievs, Andri, tu man vēl palūksi palīdzību, nedod Dievs, tu vēl man vai es tev palūksi aizdot naudu, tāpēc, ka tā var būt. Uzredzēšanos. Tā kā tu man zvanīsi, vai es tev zvanīšu, tev šitas te, davai, ka telefonu noliekam tālāk. Tā kā, un te ir absolūti bez nekādām baigajām misijas apziņām, bet joprojām es ar doktoriem konsultējos, vai es varu par to runāt, jo es jūtos labi, bet viņas no medicīniskā viedokļa redz, kā es jūtos. Cik daudz es esmu zālēs iekšā, cik daudz man tas visi dopamīna, serotonīna paši no sevis šobrīd. Cik daudz lieto zāles šobrīd? 2 reizes dienā. 2 reizes dienā. Kaut kādu 1 tableti 2 reizes dienā. 2 tabletes 2 reizes dienā. 3 tabletes 2 reizes dienā. Jā. Šobrīd ir un joprojām ir. Un ja nelieto, es mēģināju nelietot. Jā. Šobrīd ir tā, ka, protams, ka doktora uzraudzība un tā ir tā medikimozā terapija, attiecīgi, kur es jau vairāk nekā gadu eju. Tas vairāk nekā gads man ir rītā vakarā antidepresanti un tagad pēdējos 3 mēnešus arī viens pret alkohola tabletes. Jā. Par to mēs arī droši vien varēsim parunāt, jo, kā izrādās, tā ir arī vienkārši tāda tēma, kur čaļi vienkārši ir avēslēdzējis pāri galvai un sēž tur iekšā, ka ar mani viss ir kārtībā, bet patiesībā, es negribu atklāt, ka ar mani nekas nav kārtībā, ja? Un te vienkārši, par ko kautrēties, un te atkal kārtīgi reiz man nav nekāda, tur mesas, diploms, ja, ka es tagad glābšu pasauli, nē, bet pēc katra šāda raidījuma, pēc katra šādas te runāšanas, cilvēki dzird, cilvēki ieklausās. Un tiešām stulbs vārds ir patīkami. Tikko arī aizvakar man atrakstīja čalis, kurš noklausījās Geto podcastu. Ja? Armand, liels paldies, ka jūs par to runājat. Es jau sen to gribēju izdarīt, gribēju aiziet, man bija bail un tagad noklausījos, jūs man iedrošinājāt. Un atkal, kādu mēs uzrunājam, ne visus. Citi atkal būs Andri tulītās. Atkal 2 sēž, pirdieni tur runājās, tur valsts samaksās droši vien ir un vai tagad savu demagoģiju laižam augšā. Un cik tas Simpsons var čikstēt par vienu un to pašu 3 gadu garumā, tas jau ir līdz ūkai. Vecais, mēs par to runāsim 3 gadus, 6 gadus, 10 gadus, 20 gadus un jo tālāk gadi ies uz priekšu, jo trakāk tā situācija būs. Viss ir interesanti. Jā, Armandam Simpsonam 15 gadu, 79. gads. Jā. 2 jaunos, tātad. Kad tev dzimene ir? Tūlītās decembrī. Jā, būs 46. Tātad, tev pateikt 15 gadu vecumā, kaut kā 90 gadi kaut kāds tur, tev viss dzīvē būs. Tev būs, tu mājā dzīvo? Tev būs skaists dzīvoklis, labām mēbelēm, forša sieva, 4 bērni, liela mašīna, tev būs daudz darba, tu būsi Latvijā slavens, bet tu būsi nelaimīgs, tev būs depresija. Ko tu padomā 94. gadā? Tad neko, tad vienkārši tur likti mīksto virsū, kā jūs esat. Kā, tas nav iespējams. Nē, absolūti nē. Protams, ka nē. Tu nekad to nebija iedomājies. Citreiz ir liela nauda un materiāls vērtības, bet nav tā ģimenes siltuma un nav bērnu. Citreiz ir sieva un bērni, bet galīgi nav naudas. Citreiz ir sieva, bet nav bērnu, bet ir slava. Citreiz ir slava, bet nav. Bet tev ir tā kā full package. Kur tad ir nelaime, kā domā? Kur ir tā nelaime? Tu vienkārši gadījumā nepārstrādājies. Līdz pilnīgai izdegšanai, līdz pilnīgam izsīkumam. Jo, ko es varu piebilst, tu neliec bruģi vai neroc zemi, jo to var darīt ar sliktu garstāvokli. Tu visu laiku performē tur, kur tev ir jātēlo samākslotais prieks. Labrīt, dāmas un kungi, un šodien jūs ekrānos, un arī, lai arēnā ierodā, neviens jau tā dzīvē nerunā. Visu laiku ir es arī to zinu, visu laiku tev ir jāpietēlo notikums, jo no tevīm ir atkarīgs, vai šis vakars notiks. Un tagad, mīļie draugi, jūsu uzmanībai. Un es zinu, tas nenormāli iztukšo. Man arī pēc piekdienām, sestdienām, pēc halterām, man ir kaut kādā otrdienā tās, ka es skatos vienā punktā. Respektīvi, tas ir ļoti, ļoti iztukšojošs darbs, un tu vienkārši, man tāds šķiet, ka tu vienkārši izdegi reiz 10. Pilnīgi iespējams, bet ne tu, ne es to neapzinājos tad, kad mēs to darām, un tad, kad mēs to darījām. Tad, kad ar mums kaut kas notiek, tad arī mēs apzināmies, ka to visu vajadzēja mazliet piebremzēt. Bet atkal jau, kā? Es vienkārši domāju, ko tas tavs gadījums ir interesants ar to, ka tu neesi mīkstais, tu neesi kaut kāds sniegpārsliņu vēl acis dzērājs. Tu esi Džeks, kurš ir izpēdis savā dzīvē 120 kg no krūtīm. Ja? Nē, ko tas mēģinās? Tas tomēr līdz tam ir jātiek, tas nav viegli. Ja? Tu esi bijis un vienkārši tu esi tāds kapātājs. Parasti es zinu šos depresīvos zēns, pelēkajās kapucēs, kuriem viss ir grūti, un kas neko dzīvē nu izdarījuši. Un es nezinu, kā kaut ko uzsākt, jo man ir sajūta, un viņš teiks, tu esi kapitāls rukātājs.
Un man baigi interesē tas brīdis, ar ko atšķirās nomāktība un izsīkums, jo tā ir normāli mūsu dzīves sastāvdaļa kapitālismā. Mēs varam nopelnīt brīvajā tirgu naudu, mēs močīs mājiņš, paņemsim rītdien 2 končus klāt. Vispār nav spēka. Paņemšu, jā. Paņemšu un nomačīju kaut kā, jā. Un nomačīju no sirds vēl pie tam, jā, ar melnā balzām lupiņas sulas atbalstu, jā. Un tā. Bet kurā brīdī to var saukt par depresiju? Jo man liekas, ka tāda nomāktība, apātija, tāda bezcerības sajūta, tāds vientulība, tā tāda normāla dzīves sastāvdaļa. Jo pēc tam atkal tev kāds pienāk klāt, tu saproti, ka tev mīl. Kāds piezina, parādās kaut kas jauns, un tev atkal ir dopamīns augšā, un tu kaut ko uzzini un kaut ko tā. Nu, respektīvi, kurā brīdī tā ir tāda depresija? Reku, tu nosauc visus tos rindā stāvētājus. Reku, ir sūdīga diena, ne visai labs garastāvoklis, neko negribas darīt, apātija sūdīgāk, jā. Izdegšana. Bet ne jau visu laiku, vai visu, tas pēkšņi ir visu laiku. Jā, tas ir tā, pēkšņi visu laiku tas ir tā kā ķēdes reakcija notiek, kur visas tās emocijas vai tās sajūtas stāv rindā. Un, es neesmu tā kā baigais pēc medicīnas terminiem neko tādu nevaru apgalvot, bet, teiksim, pašā priekšā stāv viņa depresija. Labdien! Un reku, tas ir viss tas rezultāts, kā rezultātā mēs esam nonākuši līdz tam lielākajam punktam, kas ir. Jā. Es nezinu, kas ir trakāks. Psihiskās slimības ir diezgan daudz, bet teiksim, tādas nedrīkst viņas dalīt normāls vai nenormāls. Viņas visas nav normāls, nevajadzētu it kā būt. Bet tāpat laikā tas ir normāli, ka tas ar mums notiek, jo mēs paši to veicinām. Labi, kas aizgāja, kurā brīdī nepareizi? Varbūt, es jau teicu sarunas sākumā, varbūt man nav taisnība, bet man tā izstās no malas, ka jūs esat dzīvesbiedri uzlikāt diezgan augsto dzīves standartu. Dārgas, viss dārgs, 4 bērni arī tas ir ļoti dārgi. Plus vēl es zinu, kas ir, dzīvot ar bērniem kopā tas ir ļoti grūti, sarežģīti. To neviens nerunājot atkal tādu vājuma izpausmu. Bērnu mājā, kurš paņēma man telefonu, kas apēda manu to, un viņi strīdās savā, un tev viss man nekur nav miers. Varbūt man pat tāda domšana vienāds prātā, varbūt tev šausmīgi sāpēja, kad izjuka Rīgas nāmo, jo tā bija tā kā to ģimene. Bet tā bija ģimene, kurā mazliet atpūsties no īstās ģimenes. Un tad brīdī, kad tā ārpus mājas ģimene saplīs, tu saprati, ka nezinu. Nē. Tas viss ir pie lietas. Arī šeit tu pieminēji, viens tur tāds foršais pa vidu, kamēr tu visu to aprakstījies, noķēri, tu teici, ka kaut kādā brīdī tas dopamīns vairāk nav. Jā. Vai pareizāk sakot, ir to visu, ko tu pieminēji, tas ir tas dopamīns, jā, tas ir tas serotonīns, kas mums dod iespēju iet ar prieku koncu, nospēlēt ar prieku, novadīt pasākumu, ar prieku 120 no grūtīm, uzspiest augšā un vispārējo. Un jautājums, kas notika? Un to mēs nevaram piefiksēt. Tas ir klikšķis, kur tu tomēr pats nepamani. Nē. Un pēkšņi tev vairāk nekas neskādā prieku. Nē. Viss tev. Un te man, zin kā, ir ritīgi, un tik tiešām paši mēs būtu šeit sēdējuši un meklētu to risinājumu līdz rītdienas vakaram. Mēs viņu neatrastu, jo mēs nezinām. Un te ir tas medicīniskā iejaukšanās patiesībā, ko man daktari arī beidzot izskaidroja 3. depresijas bedrē, ja, ka mēs tikām līdz tam, jo 3 gadus mēs gājām, kaut kādā veidā kaut ko mēģinājām šķetināt ar zālēm, ar terapijām, bet nevarējām atrast, kas pa sūdu tas ir tāds. Jā. Un iespējams, kāds cits dakteris atrada. Bet tu galvenais paralēli turpini rukāt? Jā, protams. Kādā veidā? Nezinu. Ar dziļām, lielām iekšējām skumjām, kādā veidā uznākt un... Mīļie draugi, ir pienācis šis vakars, kad mēs visi... Tu ej rukāt, atkal jau klišejiski paņem uzvelc fizisku uzvalku skapī un paņem uzliec kaut kādu no entajām maskām virsū. Jā. Tu noskaņojies uz to, kaut gan tu ej par pilnīgi bez pašpārliecinātības. Bet varbūt tāda vienkārši ir dzīve. Ja mēs parunājam ar visādiem tur krutiem cilvēkiem, tad, piemēram, tur Džonijs Keša, vai Maiks Tysons, varbūt viņi arī mūld, pijānam. Bija nobijies pirms katras cīņas, Tysons saka. Tur kaut kā Džonija Keša, viņi saka, man katru reizi uziešanos skatos, man bija nelaimīgs. Es biju nelaimīgs. Bobs Dilans man riebās, man vispār riebās. Veselā rindē mākslinieki tās ir bijušas šausmas. Mēs vēlāk uzzinām, mums likās visiem, ka viņi bagie performeri. Bet varbūt tāda vienkārši dzīve. Tu paņem, jo piemēram, tu arī tu kaut kādu kultūras, es nezinu, kāda ir izglītība, bet es arī tā kā sportists nokļuvu tajā pasaulē, kurā tev ir jābūt laimīgam 22:00. 22:00 tev ir jābūt laimīgam ar ģitāru un jāuztais citiem svētki.
Ja? Varbūt tā vienkārši dzīve tāda, kad mēs esam bēdīgi, tad atkal priecīgāki. Tad mums ir sūdīgi, jo tur... Tas ir viss normāli. Tās ir tādas normālas emocijas, kas uztur mūs pie dzīvības un kas mūs dzen uz priekšu. Attiecīgi, es saku, tas ir pilnīgi normāli, ka mums vienu dienu gribās to giču spēlēt. Nezinu, 100, 200 vai vairāk cilvēku vai 20 cilvēku priekšā un kādu dienu negribās spēlēt. Tas viss ir ok, tāpēc, kad es nezinu, tur mazums tur kāds bērns nopelnījis sliktu atzīmi vai es nezinu, tur suns piekakājas paklāju, vai tas viss ir normāli. Ja? Bet par ko ir runa? Par to, ka tīri medicīniski tagad noklēt tas klišs un to tu nevari pamanīt. Vismaz es katrā ziņā nevarēju to noķert. Tu vienkārši, kad bladāts ir tāds krašs noteikti starp divām mašīnām. Pizdohens ir. Vienai mašīnai ir motors aizgājis pa pieskaru, tu nevari piešķilt vairāk, otrai mašīnai ir līdz pusē, tur es nezinu, tur viss ir samīcīts. Jā. Bet kā tu turpini funkcionēt? Nezinu, ar kaut kādu kas tev velk kāds ar kaut kādu sakabi vai, tu vienkārši... Viņš atbildīja par ģimeni, tas, ka 4 bērni jāmaksā līzingi, visi jāmaksā. Tu apzinies, līdās mēs iebrauksim vēl lielākā tādā, patiesības stāstā, ja? Ka, protams, tu to visu negribi darīt, ir pilnīgākais auss, viss tev ķermenis ir sabrucis, smadzenes nestrādā, viss, ka tu neko nevari, nevienam neesi vajadzīgs, un davai pakāršos garderobē uz šlipsē. To es dzirdēju Elbakina rādījumā. Man interesē, kā tieši tu to taisies izpildīt? Tīri fiziski dzīvē. Es, piemēram, gribētu taisīt pašnājumu, bet sapēst kaut kādus 8 klonuzepānus, lai vienkārši viss nomierinās un apstājās. Bet kārties šlipsē. Tu domā, es domāju, ka cik tev svars ir? 95. Jā. Tu aptini to stieni, citāši jums paliek garu. Tad tu sāc analizēt. Stulbi. Stulbi. Tur grūti būs mazliet sākšu ņaut. Dirsā, šies tomēr nav. Normāli. Es zinu, man pazīstams viens zēns, kurš jau bija, viņš man zvanīja, pirms viņš gribēja taisīt pašnāvību. Un viņam atrada mājās dībelgriestos, āķi, striķu, reāli. Un galvenais, ka tā sieva arī bija vazājusies un tā kā īsti, labi, par tām sievām mēs varam varbūt mazliet mazāk, bet tur bija viss arī tā kā, tas tā kā, striķis noturēs, kas pranda, pārlūst, kājas noturinās, un nevis cilvēks nosmog, bet pārlūst tā kā galva, spranda. Bet tas ir vecīgi, tas ir ekstrēmi, ja tu domā, jo cilvēkam nav tādas pieredzes, ka viņa nav. Nav viņa. Tie, kas ir bijuši zem pilnās narkozes, var mazliet nāvi iztēloties. Jo tu it kā guli un ārsts saka, tev nāk kaut kāds, jāmieg vispār lēnām ciet ir. Man ir taisīt, pilnās narkozes. Jāmieg ciet, es saku, bet man nenāk nekāds miegs. Un nākšais ir, ka tu esi savā palātā, savā gultā. 31. mājas, kad abas ceļus operēja, tieši tas arī bija. Es jums ielaidīšu nomierinošu, kad narkoze būs. Kad mēs uz operāciju brauksim? Viss jau kārtībā. Kaut kā tā es iztēlojos, nav līdzīgi kā pilno narkotiku, ka vienkārši tev pazaudē apziņu. Bet tā kā pašam to darīt, tas tāds afigēni, jo nav tāda pieredze nebūt cilvēkam. Es domāju, kāpēc no tā baidās no nāves? Jo vienkārši nav tādas pieredzes. Bet viens senus, kurš zinātnieks prēc, ziniet, piemēram, Armands Simpsons, piemēram, dzimis 79. gadā. 78. gadā nekur nav Armands Simpsons pasaulē, nekur. Un tu esi miris bijis ļoti ilgi pirms tu piedzimi, nekā tu būsi pēc tam, principā, ne? Bet tā štukot to, tad man liekas, es vairs neesmu spējīgs uztaisīt pašnāju, tāpēc, ka es pārāk daudz zinu par šo dzīvi. Bet ja es būtu jaunāks un es piedzīvotu kādu pilnīgu šoku, ka mana mīļā sieva vai mana mīļā visu šo laiku ir gulējis paralēli ar citu vietu. Kaut kas, kas man pilnīgo īso, vai kaut kas, ka man, ja man pasaka, Anģi, tu redzi, balts šis galds, mēs to sadarsām īstenībā, viņš ir zaļš. Mēs izdomājam speciāli vienkārši, priekš tiem, mēs nosaksim šo krāsu balta, bet visi pārējā pasauli lieto vārdu zaļš. Un tev vienkārši aiziet uz īso smadzenes, tās pieredzes, ka tu esi sapnī, un notiek sapnī kaut kas tik nereāls un šaušalīgs, ka tu pamosties. Un kaut kāds tāds, bet vienkārši bēdīgi. Jā, bet redzi, bēdīgi tas ne, bet tas jau ir, nedrīkst teikt nākamais līmenis, bet tas ir nākamais, ka tā jau... Tas ir ciešanas. Tā ir psihiskā saslimšana jau sākusies. Tā ir psihiskā saslimšana. Un ko atrisinās pašnāvība, atrisinās ciešanas. Jā,
Jā, tas ir vienkāršākais ceļš. Viņam gribās, lai šis beidzās. Jā, tāpēc, kad ir nenormāli grūti, protams, kad tu sākumā minēji, mums ir visas ekstremitātes, mums sirds daudzās, galva tipa strādā, ja? Bet tas iekšējais resurs, viņš nav, viņš ir tukšs reāli, viņš ir tukšs, tu skaties spoguli, tur nekā nav reāli, neviena nav. Jā, šitos ir dzirdēt, kā ar tik šausmīgi dziļu mentāli sūdīgu stāvokli var turpināt močīt. Principā godīgi būtu tev paņemt un ielikt kaut kādā rihabā uz mēnesi, 2, lai tad tiekam ar šito zēnu galā, pilnīgi, lai viņš atpūšās, viens pats, bez ģimenes, uz mēnesi, viens pats, viņš stāv rindiņā pēc zālītēm, 10 brokas, 2 tašs, 4 launaks, jā. Tas būtu ideāli. Malc tālāk. Tas būtu ideāli un tā vajadzētu būt. Tā vajadzētu būt, jo, teiksim, arī, kā es nonācu pie savas psihiatres, proti arī ar sava čoma Armanda palīdzību, kurš strādā krimināla policijā, es negribu iedziļināties, kas tur notiek un kādi pārdzīvojumi un emocionālai šoki viņiem ir, bet mēs sākām runāt vienkārši ne par ko, par skriešanu un pēkšņi aizgājām pie kādām tabletēm tu esi, ja, un tad lēnā garā, un tad redzi, tad ir, kā, tas ir forši, tas ir uzslava reāli, šajā gadījumā tiešām ir valsts pārvaldē, kas ir valsts policija, ja, kas nevis saprata, bet bija tā kā diagnoze, nezinu kāda, bet bija mentālā saslimšanas diagnoze, un attiecīgi šo te ierēdni, kas ir valsts policists, kas ir krimināla policijas darbinieks, tādu pienākumus, teiksim, ekstrēmās situācijās, viņš nedrīkst ļaut izpildīt, tevis pieminētā rehabilitācija uz mēnesi projām. Bet tad tu apzinies, ka tu joprojām esi darbā, tev maksā algu, bet tev vienkārši jāsavada sava mašīna kārtībā. Ja? Vai tu to vari atļauties uz mēnesi aiziet uz rehabu vienkārši pīsiņš, tagad visu uztvērt Lienai virsū vai Sivitei virsū. Piemēram, jāsprot, cik jums mēnesī ģimenei vajag naudu, vai es nezinu, jums ir iekrājumi vai nav, vienkārši pagrābiet to piķi no iekrājumiem. Tas būtu ļoti ideāli. Bet saprotu, bet tur nāk un nebija jau runa par naudu. Vispār nevienā brīdī runa nebija par naudu. Naudas bija. Tāpēc tu turpini močīt, ja runa nav par naudu. Tu esi izdedzis, tev ir depresija, tu uz zālēm, tev ir jāliek sen slimnīcā, bet tu turpini močīt. Nē, redzi, tur atkal tā, ka lēnā garā daktari dod tev atbildes. Daktari izrakstīja diagnozi, kas ir pilnīgi ok, kas ir ļoti daudziem pilnīgi iespējams. Psihiskās veselības traucējumi attiecīgi 43.1, kas ir posttraumatiskais sindroms ar izdegšanu un depresiju, kas ir ārstējama un kad reāli mums jau ir ceļš, kā mēs to iesim ārstēt. Tu esi jocīgi skanēs tagad, mentāli slims vai psihiski slims, bet funkcionējošs. Tu vari funkcionēt. Apzināties, kas tev ir jādara, pilnīgi viss ir kārtībā, viss ir absolūti kārtībā, neviens nepamana un neredz un nevienam nav jāstāst. Tā es arī 3 gadus vienkārši gāju. Protams, ka tev ir nepieciešams, tu nevari vienkārši, tas ir nākamais grāvis, vai nu tu esi pārstrādājies, pārskraidījies, jūtas prātā, vai nu, ka tu esi viens pats sajūtas prātā. Tad izvēlēs. Zinā, man ir sajūta, piemēram, es jau pirms kaut kādiem gadiem prasīju vai ģimenes ārstē, mums tās labas attiecības, kas vispār notiek Latvijā, viņi saka, katrs 2., 3. prasa miega zāles un antidepresants. Varbūt tās mēs dzīvojam vienkārši tādā sabiedrībā, kurā katram 2., 3. reāli ir kaut kāda psihiatrija, jo, piemēram, tas, ko es redzu, TikTokā, reāli, vai vispār, kā izpaužās džeki. Man likās, ka es biju baigā problēma, tur 19. gadā iegāju vannā, tur drosmīgākajā šmigā, beigās. Ko izpilda cilvēki, ko viņi nes, ko viņi runā, es saprotu, ka psihēni ir, reāli psihēni ir. Vienkārši tu tā godīgi kaut kā mēģinājuši to te risināt, bet mēs vienkārši dzīvojam pilnīgi slimā sabiedrībā, kur viens nošauj 2 kucēnus mierīgi, nevis kaut kāds asins suņus, tur atkal tas, tur atkal kaut kāds tāds vājprāts, vienkārši, varbūt tā ir pasaule vecīt. Viss ir mainījies. Mēs welcome to the club. Tas ir tāds tusiņš tāds. Tas ir joprojām tusiņš. Tas ir bijis tusiņš un būs tusiņš vienkārši. Tā nekas nav normāli. Nē. Mūsu atbalsta un saku paldies kredītu apvienošanas ekspertiem Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmu. Vairāk par atbalstītāju meklē interneta vietnē lkpp.lv. Atkārtoju vēlreiz lkpp.lv. Ir jārunā par labām lietām, ir jārunā par sliktām lietām, ir jārunā par problemātiskām lietām. Un es sākumā gribās atgriezties pie tā klikšķa, ka tu tiešām nevari saprast, kas tas ir. Tas ir vienkārši elementāri izskaidrojums. Sabrūk bioķīmijas smadzenēs. Bioķīmija. Tobišķi tu nevari vairāk manuāli, mēs runājam par to prieku, par darīšanu, par bērniem, par hobijiem, par jebko, kas tev dod to visu engine iekšā, ka tu vari iet darīt. Bet vienā brīdī staprē, viss tas nav vairāk. Tu nevari manuāli, viss ir nobloķēts. Viss. Un tu
labākajā gadījumā dari to piespiedu kārtā, tu saproti, ka tev ir jādara, bet tas vēl labākais, ka tu aizēji un vienkārši to bioķīmiju kaut kā sāc kārtā. Vai jocīgi, ka to var visu to tā var nojaukt ar izdegšanu, pēc, ka, teiksim, runā par bioķīmijas sajaukšanu smadzenēs, pārsāc ar alkohols un narkotikas, ka tur alkohola narkotikas starpniecība esi mākslīgi izraisīs ļoti daudz dopamīnu blokatoru, tur dažādām narkotikām, ka tu esi visu laiku pacēlumā, kam seko, piemēram, tu esi vienu dienu, tu esi high, tad tu esi vienu dienu, tu maksā par to ar vienu dienu iztukšojumu. Ja? Tāpēc ar šmīgi, ja tev ir divdiennieks, ka visi dejo pie muzona, tad būs 2 dienas apmēram arī sūdīgi. Tas ir skaidrs, tu ar ķīmiju, ielejot sevi ķīmiju, izmaini bioķīmiju smadzenēs, bet izmainās tad bioķīmiju smadzenēs arī vienkārši no sabrauktu kaķi, kas uz ielas guļ bezpalīdzīgs, un tu redzi to visu klātbūtnē. Jebkas tas var būt. Un tad nāk palīgā, tieši tev pieminētā ķīmija, kas ir antidepresantu zāles, kur lēnā garā pielinot tos mākslīgos no sākuma serotonīns, dopamīns un visus tos laimes hormonus, lai tu vari funkcionēt ritīgi, un pēc tam tā bāzīte ir sapilnāta, un tad jau atkal tu vari iet darīt to, ko tu līdz šim esi darījis. Vismaz es runāju personīgi par sevi. Jā, un tiem, kas skatās mūsu, es domāju, ka daudz ir pāršansējušies, pārstrādājušies, jo daudz strādā 2 darbos vairāk un tā tālāk. Ja? Tiem, kas mūsu skatās 75% vīrieši, starp citu. 35, 45 gadu, 25 līdz 45. Tas ir ko tu viņiem var pateikt? Kad tā visdrīzāk ir depresija, kad tā vienkārši nomāktība un tāds viss ir noriebies. Noriebies, tu skrien, tu pelni to piķi, beigās tas viņa tādā nav, tur krājas, ir nopērts kaut ko debīlu. Es tev tā kā bezjēdzīgi, viss tā kaut kā iet uz riņķi bezjēdzīgi. Cik ilgi tā ir tā nomāktība un kaut kāds tāds stulbums, ko principā stop. Saņemies. Un kurā brīdī tā tomēr ir depresija? Lai veči arī dzer zāles. Nē, tāpat tās zāles tu nevar aiziet. Nevar dzer, bet lai meklē palīdzību. Palīdzību noteikti. Zin kā, un tas jau atkal... Kurš ir tas moments, kad vienkārši nomāktība un riebums pret visu un apnikums dzīves tāds? Un kurā brīdī tā ir tāda nopietna depresija? Jo man likās, kā kad ir depresija, tad točna vairs neko nevar saņemties. Anšau, ka jānospēlē 2 time, nebūs. Nebūs. Izrādās, tu saki, ka var nomačīt 2 times. Ka tomēr var. Es saprotu, ka depresija tas kaut kāds tāds, ka tu esi vienkārši melnā aplī, tumsā, tukšumā, vientulībā, bezcerībā. 14 stundas diennaktī. Un tad ir nāk 15. stunda un tu izēji piespiedu kārtā ārā. Jā. Tā ir pusgadu garumā zem sēgas. Smuks dzīvoklis, neredzi, neko neredzi. Kauns, no mājas ir kauns, no bērniem kauns. Labi, ja tu iedzi 300 gramus rumu, bez uzdzerumā. Tev tajā brīdī runāja par sevi, man bija bail. Parunājam par alkoholu. Jā, man bija bail. Es vispār nelietoju. Tā kā tajā brīdī, kad vispār kaut kādā brīdī, kad tev paliek labāk skaidrs, kur ir bez zālēm, ir antidepresantiņš. Lēnā garā vienīgie sūdi ir tādi, ka tie sadodas rokās un kļūst vēl vairāk, vēl lielāki un vēl regulārāk. Un pēdējais, un tad mēs atgriezīsimies pie Ivetas intervijas, visticamāk, proti, kāpēc viņi nevarēja izturēt, un tagad to es apzinos, kāpēc nevarēja izturēt, jo šobrīd ir jau vairāk nekā 100 dienas skaidrā, absolūtā skaidrībā. Ja? Un no pēdējās depresijas nosacīta tā, ka varētu teikt jau gads arī riņķī, ka es izlīdu ārā, jo pagājušā gada vasarā sākās. Arī neviens neaicināja, vienkārši iebliez un nekāda vispār triggeri nebija nekas. Tu arī nevar dzerģēt to vietu antidepresantus? Tagad ir tā. Nesaucot vispār nevienus, ne vārdus, ne uzvārdus, ne dakterus, ne speciālistus, bet kā izrādās, ar mani nekas nenotiek. Sliktāks. Jā. Lēnā garā mēs izķeprojāmies ar terapijām, ar medikamentoterapiju no visām apmātājām domām un pašnāvības domām un melnajām dienām rītā vakarā. Bet tad kaut kādā brīdī tas viss tā, kad sagāja kopā ar nevainīgu aliņu pēc padala, pēc hokeja ar 2, 4, 6, 8, 10. Tad jau kaut kas stiprāks un vēl. Un antidepresantu iedarbībā tu vari vairāk. Tu vari ilgāk, un no rīta tā kā suns no dīķa iznāc ārā, nopurinies un neko nevar viens pateikt. Tajā brīdī tas kļuva par itīgāko Candy Crushu mūsu ģimenē noteikti. Bet to es tagad varu pateikt. Tad es to nesapratu. Tāpēc, ka man ar jums nav problēma, jums ar mani ir problēma. Kur ir Candy Crush, ja tu turpini strādāt un pelnīt piķi? Un tas man bišķiņ riebjās mūsdienu pasaulē, ka vīrietis ir foršs tikmēr tik ilgi, kamēr viņš uzvedās tā, kā patīk viņa sievai, kamēr viņš sagādā naudu, materiāls lietas, ēdamo, un tā tālāk.
Bet kā viņš sāk uzvesties savādāk, vai tieši tā kā viņam patiktos, viņš vairs nemaz nav tik izrādās tik mīļš. Ja? Kāpēc tu instants zinātni nevarētu dzert 10 alus, ja no tā necieš tavs darbs un viss pārējais? Kāpēc? Autiņieši nepatīk, sievai nepatīk. Viņš savādāks paliek, viņš tā savādāk saka runāt, kustības pamainās, viņš tas nav vairāk tas Armands, kuru es pazinu. Varbūt nav, tas ir viens tāds tikai Armands, kur tu pazīsti. Bet, lai sieva neapvainojas, es vienkārši atklātu, ko es domāju, bet ir vēl viens cits Armands, un ir vēl tāds Armands, un ir vēl viens Armands. Un nav jau runa tikai par Armandiem, vai Andriem, vai Kaspariem, vai Andriem. Un tad ir brīdī, kad tu tiešām iemauc, un tu esi agrāk rīt pamanīgi, tu esi nostrādājis, tu esi nopelnījis naudu, tad tu nāc mājās, grib kaut ko iemaukt. Vienai otrai, tas bija briesmīgas problēmas. Es pa grīdvārtos, es rokas vicinu, es kliedzu, kas ir pa nelaimi. Viņi vienkārši redz to, ka tev paliek labi, ka tu iedzer. Un viņi ir greizsirdīgi uz to dzīru, ka viņas ietekmē, tu fucking esi laimīgs, bet nevis tā kā ar viņu, bet tu, piemēram, šitais būtu ņemts, tu izdara šo glāzi, es mazliet laimīgs, un tas nav pieļams, ka tu vari bez mazliet būt laimīgs. Tev ir jābūt visu laiku naprižonkā, tev ir jārukā, tev ir jāstrādā, tev ir jāgādā, un nedomāt, un otrs arī, kas ir citām sievietēm, visdrīzāk, ka nodzersies. Visām tēlu bijuši kodēji, tas ir skaidrs, ka tikai sākums, kad tūlīt sāks, viss būs dirsā, dzīvoklis nebūs, mašīna nebūs, viss atnāks. Jā. Bet īstībā Džeks 30 gadus kapā, uzticīgi, visu laiku močī, bet tik un tā tas tev nedod tādu baigot tādu uzticības kredītu uz visu dzīvi. Tas ir tā. Tas tāds moments. Bet zin kā, tas ir, katrs, lai domā pats, katrs atbild pats par sevi. Ja tu neiet uz darbu, neiziet, ja tu neaiziet vadīt pasākums, klausies, Arnoļ, tev šodien pasākums, tur 500 cilvēkiem. Lai viņi paši tur vada. Un rītdien tev superbingo. Tad kā tie cipari tur sakratīs, tāds sakratīs. Tu nevar aiziet novadīt. Jokājot manā vietā. Džeks vienmēr visu izdara. Viss ir čotka, piķis nopelnīts. Bet viņš arī iedzert nevar. Dzīve ir viena. Ko daudz aizmirst? Piemēram, mums piķis jātņiks tojās neuzkrītoši. Cilvēki Latvijā dzīvo līdz kaut kādiem 75 gadiem tur vidēji. Piemēram, līdz 80. Trešo daļu nogula. Tev tīri 20 gadi ir palikuši. Kas ir 20 gadi? Tas nekas nav. Kas es nevaru iedzert? Visīt man 20 gadi palikuši. Un ļečī tuvākais cilvēks. Tieši. Tas ir ārprāts. Jā, te ir, te tāds never ending stories būs, bet es domāju, ka tiešām tās ir kaut kādas, iepriekšējās pieredzes vai iepriekšējās traumas, kuram tas ir, Bet manā gadījumā, kaut kā tā neviļas, tas, netur šausmīgi traki. Bet tu izdemolēji dzīvokli kādu reizi? Nekad mūžā, protams, ka mašīnu sasits, bet tas man besi jārāšties, nevar vienkārši iedzert, nevar atslābināties, nevar kaut ko, ne jau viss, bet tā, ka momentāli ir pārmetums tam vīrietim. Zini kā, ir tāds smieklīgi, kāds var būt vīrietim. Piedzimi, bija vainīgs un nomira. Ģils bija vienā. Kad tu vienkārši gribi atraut kreklu vaļā, bet cik jūs esat precējušies ilgi? 21. 21 gadu precējuši, 3 gadu kopā. Kad tu tik un tā, man liekas, ka tur kaut kur arī kaut kāds tās moments ir, ka nezinu, man liekas, tev vienkārši dušība bišķi. Es mājās godvārds. Nezinu, ja tu rukā kārtīgi, tev kārtīgi arī jāatpūšās, tur tā un tā, bet tu norukājies, tu esi atpakaļ mājā, tur ir 4 sīkie, un vēl viens, kas skatās uz tevīm tā bišķiņ, tu man skaties tā un tā, Un tu domā, kur tad, lai es tajā darbā nevar atpūsties, atnāk mājās, tas arī nevar atpūsties. Zini, kā un pie tam es priekšrīmīgi zēns, ko es tad tieši pēkšņi uz vecrīgu, ar kaut kādiem nepazīstamiem cilvēkiem dzert. Tās pieredzes visāds ir. Katram tā pieredze ir bijusi. Bet šajā gadījumā, un tās ir izvēles. Tava izvēle vai citu izvēles ir darīt tā, atpūsties, dzert, let it fine, let it be so. Mums nav tiesības to pārmest, bet es sapratu, ka tas, teiksim, tā mentālā veselība ar alkoholu sāka draudzēties. Un, sūdīgi nebija. Paldies Dievam, līdz kaut kādiem baigiem sūdiem netiku, nebija. Protams, ka bija, par ko arī, lai vēsture klusē, un tas paliek tikai pie manis. Bet šobrīd es apzinos, ka šis ceļš, vismaz šobrīd, tas ir manējais, un es neko nenožēloju īstenībā. Tā kā reāli. Es pats jūtos daudz labāk, un ar katru dienu ar vien labāk, un
Un arī, zin kā, tur apkārt, es nenosodu nevienu, man nav nekādas tādas tiesības, jā. Nav. Bet klasiski, bet sportojot arī nesvētīgi, man bija šorīt diezgan tā, nesūdīgi, bet tā, arī tur pabalēja bišķiņu vakardien, bet nesmagi, bet tā normāli pabalēja. Es vienkārši uzkāpu uz Riču, kad aizbraucu uz zālē, tā 5 minūtes jābrauc, tā ar viegliem svariņiem. Pēc pusstundas jūt nāk vaļā pauzes. Tā, ka gribās dzīvot pasaulē. Tomēr tas dopamīns pie tās fizukas spiežās ārā. Ja? Pēc tam pabrauc ar Ričuku vēl minūti, 20, 25 iesvīd. Iegāja dušā, bija pienāši pilnīgi kapi totāli atpakaļ, man viss kārtībā. Kā tev, kad pēc diagnozes? Sports nesiež ārā prieku? Es obligāti gāju piespiedu kārtā nosacīt, ja drīkstēja būt tāda recepte. Man doktori izrakstīja receptei, dari to, kas tev patīk, bet man nepatīk neko darīt. Ne skriet, ne hokeju spēlēt, ne padelu spēlēt, ne peldēt, vispār absolūti neko. Bet es piespiedu kārtā gāju to darīt, bet dopamīns neizreiz. Tā kā viņš neražojās, un tāpēc mēs nonācām pie slēdziena, ka zāles ir nepieciešams, bet šobrīd tā ir absolūti neatņemama sastāvdaļa, un šobrīd jau bišķi pat rāku ir 2 līdz 4 stundas dienā. Katru dienu 2 līdz 4 stundas dienā. Klau, vēl es skatījos podkāstu pie Raimona Elbakena, tu teici, ka tā dzīve, tas mūsdienās tāds ātri vilciens, un tu vienkārši nevar no viņa izkāpt, un visi skrien. Kāpēc ir dažādi vilcieni? Ir ātri vilcieni, ir tāds, kas katrā pieturā pietur, ir tādi, kas brauc tur uz 500 km/h. Varbūt tā nemaz nav. Varbūt tā ir tāda kā izvēle. Man vajag tādu dzīvo, tādu auto, tādu. Un tad es arī nesos vaiprātā. Un īstenībā tas, kas notika ar tevīm, ir tas, ko slimo visu Rietumu Eiropu. Respektīvi tas, ka sasniedzot kāroto materiālo stāvokli, tu nejūties tā, kā tu cerēji, ka tu jutīsies. Bļaļ, un izrādās, viss ir, pilnā paka ir, bet es tā kā neesmu laimīgs. Moškā kaut kādā mazākā dzīvoklīdī, sudīgākā autiņa kaut kur arī nē. Bet tu saproti, ko es gribu pateikt? Es zinu. Ja? Un to mēs ar Raimu arī pārunājām, un tas tā ir. Es atkal jau, diemžēl, bet no dzīves aiziet arī tādi, kuriem viss ir. Jā. Kuriem tā pilnā paka ir, bet laimes un prieka nav. To, ko tu pārskaitīji, viss tur skaistas sievas, lielas mājas, dārgas mašīnas, lieli konti bankās. Bet dzīves prieka nav. Varbūt mēs esam visi apmānīti, ka skaista sieva, vairāki bērni, konts bankā, liela mašīna un džakūzī dzīvoklī ir tas, uz ko ir jātiecās. Izvēles. Varbūt mūs piečakarē vienkārši. Izvēles. Varbūt tas ir tāds patērētājs sabiedrībai pasvied tādu, tīpaši amerikāņiem tas stilīgi, kad ir jābūt lielam visam. Ja? Un viss tā, labi, ir viss liels, un tā kā es sēžu tajā mājā, ir tā mašīna, un tā sieva, kur ir, kaut kas nav. Kad tu pēdējo reizi smējies? Pēdējo reizi no sirds smējos, nezinu, ar draugiem iedzērām malu, tad tur Janka paņēma giču un sāka dziedāt. Tas bija reicīgi. Jā. Kā mēs ņirdzām, kā viņš dzied. Viņš nemāk ne dziedāt, ne spēlēt. Mēs tā izsmējāmies vienkārši. Un tad man vēl jautri bija tur, un tad man vēl bija nenormāli, mēs ņirdzām un bija ļoti jautri tur. Un izrādās, ka neviena no šīm situācijām nav saistīta ar naudu. Jā. Māju, mašīnu vai status. Viss šīs situācijas, tu esi jūties pavisam dzīves, ir bijuši bez maksas. Bez maksas, tieši tā. Mēs nesamies vaiprātā pakaitam piķiem. Kāpēc? Kas ir pa nelēm? Nezinu, zin kā, citreiz liekas, vecākiem joprojām parunāja, vai bērni prasa visu laiku, kāda tev skola bija, kāds tev bērndārs bija, kāds tev telefons agrāk bija. Nebija telefons, kā tas ir, nebija telefona. Ar Vēmiju 17-gadīgo es stāstīju par pageriem, kas tas tāds, es saku, tāda ierīce bija, ja? Bet tipa agrāk bija vienkāršāk dzīvot, it kā. Nevar, es nezinu. Es šodien biju pie fādra, kurš 48. gads sanāk, jā. Un es saku, kāda padoma laikā, tad bija depresijas cilvēki, bet tāpēc jau bija tas kodienis nenormālais. Taču algas dienās viņš dzēra, vecīt drūmi, jo tev tajā laikā, viņš saka, tagad depresija, viņš saka, es īsti nesaprotu, jā. Protams, ka to nevar saprast, bet tajā laikā skaidrs, ka tuvāko 10 gadu laikā nekas nemainīsies. Vēlēšanās uzvarēs partija vienīgā, kas arī startē vēlēšanās, būs viens televizors, viens radio, nekur uz ārzemēm tu neaizbrauksi, tev nebūs alga lielāka par 140 rubļiem, neko tu nesūda veiklā nenopirks, un tā arī tas viss būs. Rīgas hoķis, Rīgas Dinamo un mikrofonu aptauja. Jā, viss. Bet tagad tu pasties, tu vari braukt, tu vari redzēt, tu vari rūmu dzert, tu vari... Es domāju, ka nenormāli liela atšķirība ir. Atceries, agrāk bija arī pie centrāla tirgus, bija autobusu gala punkts kaut kādiem autiņiem un bija tāda sēta siena ar avīzēm.
Un tas bija TikToks, internets, Facebooks, draugiem, Sienas avīze. Sienas avīze tur gāja. Tie, kas nezina, kas ir Sienas avīze, tā bija tāda avīze, vispār avīze maksāja laikam 3 kapeikas, bet pat tādu varēja nepirkt, jo bija tādas sienas. Jā, vienkārši tāda stabila un salīmēta. Izlīmētas avīzes. Un katru dienu pārlīmēja labas svaigākās ziņas. Un kamēr tu gaidīji autobusu, un viss, un ar to pietika. Cilvēki braucot autobusā, viens ar otru sarunājās, klačojās, stāstīja viens otram. Šobrīd tās robežas ir vaiprātīgi vaļā, vaiprātīgi. Mums tā informācija, kas nāk caur šitiem sūdiem visiem iekšā, ja? Tu no viņiem var distancēties īsti, nē. Visu filtrēt, baigais čakars ir, ja? Tagad algoritms arī mūs klausās, pēc rītā vai patiesībā tie, kuri pēc tam mūs skatīsies, viņiem vienkārši tavs podcasts leks ārā. Viņi neprasa, lai tur būtu tā Sienas avīze viņam telefonā, bet viņš ies iekšā. Saprot, un tagad, mēs to cilvēci, es atkal saku, mēs, kā saprāta cilvēcība, esam radījuši to mūsdienu pasauli tādu, kur, vienkārši, viņi drīz jau dzīvo savu dzīvi. Aizpagājušajā nedēļā mēs prezentējām lidojošu automašīnu, ja? Lidojošu automašīnu iekāp iekšā, nospied pogu, viņi to pusstundas laikā aizved par helikopteru, tā kā drons. Ja? Tur prezentēja jau mājas robotus, kas patiesībā jau 70. gados bija izgudroti. Ja? Reāls cilvēku robots. Tagad, visi tie mākslīgais, iedomājies, vai tu kādreiz, 15 gados pateikt, kad būs mākslīgi, kas tas tāds mākslīgais intelekts ir, tu vienkārši vari paprasīt viņam, da jebko, lai uztaisa, ka jebko vienalga. Un tad mēs kaut kādā brīdī, manuprāt, ka to pavadienu pēc pasaules pazaudēsim. Dievs dod, ka mums nodzīvo tik ilgi, ka mēs vēl kontroli. Arī savā pasaulē. Piemēram, es dzīvoju tādā pasaulē, kur man ir nedēļas nogulēs ir uzstāšanās, bet pārējā laikā es nejūtos šausmīgi skrienošā pasaulē. Godu vārds. Pirmdien, nodien, trešdien, ceturtdien, man ir laiks padomāt, laiks pastīties labas filmas, paņemt, grāmatu rokā, es lasu grāmatas, ja. Un tādā garā es nejūtos kaut kādā tajā nežēlīgajā skrējiena pasaulē. Tā, man liekas, ka var tomēr dažādi dzīvot pasaulē. Protams. Mēs jau nevienu neesam atnākuši šeit nosodīt, vai es nezinu, likt. Tas, ka tomēr var izvēlēt dažādi. Piemēram, tu esi dzīvojis tajā pasaulē slavens ar sievu, 30 gadus kopā, bērniem, labs materiālais stāvoklis, faktiski realizēs visus savus dzīves sapņus, bet beigās ir tāds kaut kāds mentāls sabrukums vienā brīdī sākās. Ja? Značīt, laikam tas, varbūt ir cilvēki, kas katru dienu kaifo, kur mans autiņš, 2 gadus bučo tīru numuru un zīmīt. Pilnīgi iespējams. Sieviņu, es ir kā es tevi, ja? Attais lietas, ka desa. Un visu laiku ir bet tu kaut kāda infantīva, kaut kāda aprobežotība, kaut kas tāds. Labi, klausies, kā tu redzi tagad to dzīves priekš, kā tu vispār, ko tu gribi tagad, kā tu redzi savu nākotni? Rītīgi forši, tev liela bērni, man arī liela bērni ir, un īstenībā, un tas atkal jau varbūt, kad citreiz mēs runājam, arī atgriežoties pie tām attiecībām, ja, ka tur, labi, tu tur esi cūka vai kas tur, es nezinu, kad uz sevis to saku, no citas perspektīvas, ja, ka tur izšķirties, tur 1, 2, 3, 4 aiziet, ja. Tas ar citu nav, es varu pateikt tiem cilvēkiem, kas domā, ka viegli ir izšķirties, jums katrs šķiršanās, tu kaut kādu gadu mocies, pusgadu centies visu kaut kādā veidā glābt, un beigās neko nevar saglābt. Neko nevar saglābt. Tas tā parādās, kā sieviešu žurnāla raksta, vajag izrunāties. Un es varu izstāstīt, kā ir izrunāties ar sievieti. 25% sieviešu skatās mūsu pieticīgo programmu. Tu apsēdies pie galda, un sākās saruna, pieņemsim par to, kas īsti notiek mūsu attiecībās. Un nedod Dievs, ja pie šī galda no vīrieša mutes izskan kaut kāda informācija, ka varbūt kaut kas ar viņu nav labi. Tad ir tāds teikums, tātad tu gribi teikt, ka problēma ir manī. Un tad brīdī saruna, ne jau tikai tevī. Nē, es ļoti labi dzirdēju, ko tikko pateici. Es redzu, ko tu domā. Un nevajag man te tēlot. Un nevajag tagad kaut ko izrunāties. Viņš grib. Un tad brīdī sakot, visi jāšķirās. Dirsā. Nemēģina neko saprast. Vienkārši visa pasaule ir tāds vecens, kurām visa pasaule ir vai nu ar mani, vai nu pret mani. Nav kaut kā tur tā papļāpāt. Tā, un nedod Dievs, tu vēl pateici klausies, bet es kā te strādāju, močīju, tāpēc mums ir tas milzīgais divāns, milzīgais televizors un tas dzīvoklis un pilnais leduskapis un tās drēbes un tie braucieni mašīni.
Tā tad tu gribi teikt, ka es esmu 0. Tas ir tas, ko tu gribi teikt. Ja es nebūtu tev satikusi, es būtu pabeigusi augstskolu. Es būtu tur, es jau būtu sen jau Ņujorkā. Ja? Es noticēju tev, es visu uzliku uz tavas kārtas, un tu man tagad iesriedzi sejā to, ka es esmu 0. Paldies tev, paldies. Ja? Un kas tavs bērns? Ne, nu kā nu bērni jau dzimis, bet vienkārši varbūt novērtē, pasaka paldies, vienkārši es tiem lepojos par kaut kādu vienkārši tādu, pat, pasaka paldies, stulbs skan, bet vīrietis tomēr novērtē, ka viņam vienkārši pabužina bišķiņu čupru un pakals un pasaka, vecīt, paldies, ka tu rūkā, paldies pa visu. Nu, nevajag daudz. Nevajag daudz. Man paldies Dievam tā, man vienkārši viņam pasaka, vecīt, tas malas. Nu, vienkārši... Nevajag ne glaimot, un nevajag tiešām, es saku, man citreiz arī tā, ka ar čaļiem esam runājuši, ka viens otru paslavējam, es nezinu, viens otram kaut komplimentu izsaka, bet mājās tas ir nepieciešams. Nevajag tiešām daudz, un tas dod tev to vēl papildus kaut kādu to jaudu īstenībā iet un darīt, un arī 10 sagurušam uzkāpt uz skatuves ar mikrofonu vai ģitāru. Un tas ir tik vienkārši īstenībā, es saku, un tur tās savstarpējās attiecības priekos un bādās līdz mūža galam. Jā. Un te ir jāzina, lai, es saku, ko man tur stāstīt, un daudziem arī nav jāstāst, jā, kad attiecības nav monologs, tavs un mans, jā, tas ir dialogs, kur divi kopā ir sakļost par vienu. Jā. Un ja tā runa ir, ka mēs sākam domāt katrs par sevi, kā katrs par sevi, nevis kā par vienotu kodolu mēs, nu, tad baigi nekas nebūs. Baigi nekas nebūs, jā. Un, protams, ka jautājums, es nezinu, es mīlestībai ticu, teiksim. Un es Ivetu mīlu joprojām, lai vai kas, lai vai kā, jā. Un tur es tā kā neesmu gatavs atteikties no tās sajūtas, kuras vienkārši nevaru. Delete aplikācija nav vajag. Jā, bet tu esi laimīgs cilvēks, ka tu mīli, jo ļoti daudz vīrieši nespēja mīlēt. Viņiem patīk, ka viņus mīl un apčubina un tā, bet es pazīstu diezgan daudz zēns, ka es nevaru iemīlēt. Nevaru. Kaut kāds kašķieks, es kaut kādu sūdu, es nemīlu. Nemīl tie veči, tās vecenes pārsvarā, nemīl. Viņiem patīk seks, viņiem patīk kaut kas, tur tas un tas, bet tā, ka, mīlēt, ja, ja viņi tiks no Vāņu tilta iekritīs februārī Daugavā, 8 čaļi no 10 neliks pakaļ. Man tā šķujas ir. Varbūt es esmu pesimists, bet es saku to, ko es redzu apkārt. Kamēr ir viegli, kamēr ir forši, var bučojies un dzer šampu un mīlēs, un tie bērniņi aug un viss un tā, un kopā, ka pie lieliem sūdiem, vispār baigies pārbaudījums tie, kad ir kaut lielie sūdi. Es saku, varbūt, ka es kaut kāds citādāks un citu var tur pasmēties. Laimīgs. Tu esi laimīgs cilvēks ar depresiju. Jā, jo, zin kā, tur, tie padomdevēji mums visapkārt ir. Jā, vienam ir bijis tā, otram ir bijis tā, un vecī tev jādara šitā, un tu būsi vēl laimīgāks, atradīsi jaunu, tur, es nezinu, sievieti un ģimeni, un ko tur, kā tur. Bet, zin kā, lai arī man nav tur, es nezinu, iespējams, man nav mīlestības, man nav mīlēšanās, man nav čubināšanas. Kaut kas daudz nav to, ko es vēlētos, jā. Zin kā, es varu teikt, ka man ir vienalga, vai iepūt mani, jā, bet es tāpatās to sievieti viņu mīlu, un tā ir mana karaliene. Nav nekur tas palicis kā no pirmās dienas. Tagad es nezinu, jāiet pie dakteriem, varbūt vēl kaut kādu diagnozi jāuzstāda. Nē, vienkārši vīrietis, kurš mīl savu sievieti. Tas pierādījums tam, ka tas pasaulē vēl... Tā ir, tā mēdz būt. Es paldies, ka atnāc uz sarunu. Mēs izzinājām visu, ko es gribēju. Un ko es varu pateikt? Močiem tā, galvenais, mums tāds vecums ir instants. Ka tu esi in your late 40s, middle 40s, ka tev jāsāk no jauna tā pasauli iemīlēt. No jauna tā kā viss, jo viss īstenībā ir bijis. Mēs neesam spīdzināti, iespējams, abi divi. Bet, teiksim, tā kā ir bijis tur... Es jau par sevi ir bijis seks, ir bijis alkohols, bijis narkotikas mazliet, bijusi slāva, ir bijis drausmīgs kritiens, ir bijusi celšanās, ir redzēta Afganistāna un Ņujorka un Islanda un pasauli redzēta, ir bijuši drausmīgi noies par nāžu akmeni ar nāvīti, kāds 5-6, un tu to dzīves redzēsi, tā kā, un tad kā no jauna ir jāiemīlās. Pēc mēs arī ņem giču kaut kā savādāk, tā kā no jauna. Es esmu blēns, kā es tā... Ja šī tā kaut kā no jauna kaut ko, tad domāju, jāiet uz zāli un jāsāk cilvēks 20 atkārtojumiem un 5 apļiem 100 kustību programmu taisīt. Tā nekad nav, kaut ko izdomāt no jauna. Nezinu. Tas ir baigais uzdevums, jo skaidrs, ka visi jau šī dzīvē atkārtojas, un mums tas nelaimīgais šoubiznes, ka mēs nenormāli daudz enerģijas atdodam citiem ļoti daudz, un tas, ka tie mūziķi stāst, mēs atdodam enerģiju, bet kādu mēs saņemam atpakaļ enerģiju no zāles? Ziniet, ir jau kaut kāda konča, ka tā ir, bet visbiežāk tā nav. Tu atdod, cilvēki kaifo, viņi kaifo, vienkārši kaifo.
un viņi vienkārši kaifo, un tu aizēji iztukšots, bet tu saproti arī, ka tas ir tas, ko es mīlu to darīt. Man vajag to giču spēlēt, visu dejo, visu tā un tā. Bet, protams, ka man līdz otrdienai es esmu tukšs, bet kāpēc? Kas mums ir abiem līdzīgs par šoubiznesu? Mēs vienmēr esam darbojušies šoubiznesā ar dvēselīti. To ļoti var redzēt, vai tu atnāc atvadīt, vai atspēlēt, vai novadīt un nospēlēt. Jā, un tie, kas dara savu darbu dvēselī, tā kā tu, un es arī giču, es nevaru bez dvēselī. Man čas, ko tu ņemies? Nospēlē vecīt, ir tāda, man pazīstams, kas 230 spēles gadā. Nu tāds, viņš saka, es nezinu, es kaut kā, es vispār, kur es biju aizvakar, es ka ņemu giču, man pa sirdīm, tur uzreiz, tur viss un tā, un tāpēc tur iztur, un tev tas pats, ka tu vadīji tos pasākumus, var redzēt, ka tu no sirds to dari. Tur jau tā lieta ir bijis arī šī, zin, kā es esmu vadījis kāzas, bet, es neuzturu kāzas, kā kotlašnieku, rupji saka skan, ja, bet man ir čaļi, kas ir bijuši, ko tu tur ņemies? Ņem Ctrl+C, Ctrl+P, zin kā, kopē vienu otru, kas tur? Viens un tas pats. Es domāju, ja es no šitādam līmenim noiešu, tu sev beigs cienīt. Baigi, nē. Un es tomēr gribu ticēt, jā, ka tie cilvēki, kuri jau tagad vai vēl, jā, ka to jā vārdu saka, kā, tas viņiem ir liels notikums. Viņi to jūt, cilvēki. Tu atnāc un vienkārši tā, davai štuka, pusotra vai divas, jā, tā kā, labi, davai, rītā es braucu pie nākamā, kā jūs tur sauc, neatceros. Nē, to tur baigi. Tad nekur no tas nav izmainījies. Laba reklāma, nevienam nepatīk labas ziņas. Sūdīgas ziņas. Braucam. Bet vislabākā reklāma tomēr no mutes mutēm. Es domāju, ka tev arī tas darbs vienmēr bijis. Un tā parādās, kā man, ka cilvēki tomēr runā pēc pasākuma, kad atbrauc ar dvēselīti, ar sirdi nomauca. Nu, pa īstam bija. Tas viss nebija tāda atšansēšana. Un tāpēc mēs arī ilgi dzīvosim. Man liekas, kaut enerģijas apmaiņa tas arī. Protams. Dod, bet arī daudz atgriežās atpakaļ. Man ir tā, ka man pirmdien, otrdien tukšās dienas, trešdien es jau sāku man tā kā normālāk. Un nav tukšās. Ir tavas dienas. Nu, bet tāds, un ceturtdien man atkal sāk interesēt, kur vispār ir ģitāra. Jā. Un piekdien es esmu gatavs atkal malt. Lai mums veicās dzīvē mīļie draugi, skatieties, kā jums ir. Ja kas meklējiet palīdzību, tas nav nekas tāds mūsdienās. Un speciālists izstāstīs vienkārši tiešām reāli randeps un to dzīvi. Un es domāju, ka daudzi, es skatos, daudzi sabiedrībā pazīstam, nepazīstam arī cilvēku, kas man tādu pazīm lokā. Daudzi, lieto antidepresantus. Tas nav nekas ārkārtīgi, drausmīgi, šausmīgs. Jā. Tas nav, tas ir vienkārši, tu vienkārši labāk jutīsies. Jo īstenībā, ja tev ir kaut kāds tur darba kolektīvs, ir 40 cilvēki, priekšnieks, kas tev riebās ar darba vietā mobbings, īstenībā tu nevari ilgi pavilkt. Man liekas, tas tāds, jā. Tā, labi. Paldies, mīļie draugi. Galvenais komentējiet un laikojiet un izsakieties, ko jūs par visu to domājat. Šodien viss pagaidām tā. Šīs nebūtu iespējams bez kredītu apvienošanas ekspertiem Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmas. Vairāk par mūsu atbalstītāju meklē interneta vietnē lkpp.lv. Atkārtoju vēlreiz lkpp.lv. No bullshit experience kopā ar Andru Kiviču.